О, проснулась героиня. Здравствуйте. Добрый день. Да. Отец герой. Да, слава Богу. А ключи все оставили, да? Да, Ира, посчитайте, что все были. Свидетельство о рождении, документы в одну кучку у одного человека. Latvija ir unikāla valsts Eiropas kontekstā, kur Ukraiņi no okupētajām teritorijām vēl katru dienu turpina mukt ārā no kara. Vispirms, kā jau ziemā, pirmā nepieciešamība palīdzība uz robežas. Cilvēki, kas ir nogaidījušies diennakti, 2, 3, pārsaluši Krievijas robežu pusē, tiek ielaisti Latvijā, un kad viņi ir izgājuši to robežu šķērsošanas procedūru, mums tur ir treileris, ūdeni pievedam kopā ar mūsu sadarbības partneri. Mēs šeit sagaidām ukraiņus, kas nāk no okupētajām teritorijām, palīdzam viņiem, atbalstam ar ēdienu, ar siltu telti. Так как сейчас много очень едет с Украины беженцев, наш пункт помогает им адаптироваться и прийти в себя после трудной дороги. Да, сделаем. Пойдемте покушаем. Там они много всего настрадались. Очень важно, что есть интернет, палатка и теплый чай. Я тоже с Харьковской области, село Циркуны. У нас там все началось в первый день. В 8 часов утра уже танки ездили по нашему селу. Это город Марьинка. Город, которого нет, называется теперь. В Латвии я нахожусь проездом из России. Из своего города я уехала в начале всех этих боевых действий в город Кривой Рог. Ļoti daudziem ir vajadzīga palīdzība, bet kad viņi iznāk no turienes, viņi arī bez finansiāliem līdzekļiem, viņi nezināja, ko tālāk darīt. Mēs runājam ar saviem cilvēkiem, lai nokārtotu papīrus, lai sataisītu biļetes. Мы там жили, да, у нас теплицы были, хозяйство было. Такие опять начались обстрелы, боевые действия, и уже как бы без варианта. Дома, вообще жилья никакого не осталось, ничего. Сейчас уж там идут обстрелы, очень опасно. Дорога сейчас наша на электричке, потом на автобусе до Таллина и водным транспортом в Хельсинки. Цель найти где-нибудь какое-то убежище, чтобы кто-то как-то помог. Спасибо большое. Видите, как бумажки. Tie, kuriem ir jābrauc tālāk, daži pat uz Ukrainu, citi uz Poliju, Vāciju, Čehiju, kurais. Tiem mēs arī sniedzam transporta atbalstu, pērkot autobusu vai prāmju biļetes. Latvijas-Krievijas robeža ir vai vienīgie reālie vārti viņiem tikt prom no šī konflikta un kara. Un tad tālāk arī šeit Rīgā, bet arī pa novadiem izbrauc ir palīdzības sniegšana jau tiem Latvijā apmetušamies ukraiņiem, kas iekļaut tajās īpaši grūtajās kategorijās, mātes ar vairākiem bērniem, invalīds ģimenē un savādāk, kas nevar īsti strādāt un respektīvi dzīvo kaujās ar iztikas grūtībām. Un tad tiem mēs cenšamies palīdzēt ar skaidrās naudas karti. В вашем случае, поскольку у вас есть инвалидность, это будет 130 евро. Начали сильно бомбить. Мы ушли, мы выехали. Она попала в Италию, а я сюда попала. А kur ir mūsu koļa? Kur ir koļa? A kur ir puiši lielie? Šajā mītnē dzīvo bērni ar ģimenēm un arī vecākā gada gājuma cilvēki. Un bērni, protams, realizē savu izglītību gan Latvijas skolās, gan arī paralēli mācoties savās Ukrainas skolās attālināti. Zots. Jā, var pielikt šeit. Jā. No, glazā. Izlasam, kas mums šeit.
Я буду держать его. Ausis bija kas? Мила, ты будешь держать. Uha. Un, protams, brīnišķīgi pavada laiku pateicoties dažādu projektu atbalsta programmām. Un viens no tiem ir arī šī starptautiskā migrācijas organizācija. Un arī mums ir dota šī iespēja veikt šo misiju, apgūstam Latvijas kultūru, vēsturi un dažādas citas radošas lietas. Spīti tam, ka nelabvēlīgs liktenis mūs katru savā pasaules malā tur. Karks varētu visdrīzāk ilgs daudzus gadus, ļoti sāpīgus gadus, ļoti asiņainus. Un ja mēs esam tie laimīgie, kuri var maksāt tikai ar naudu un laiku, un nevis ar savām asinīm, kā to dara Ukraiņi, tad tas, protams, ir svēts pienākums to darīt tik, cik mēs spējam.